5. fails. 10. nodaļa. Salienes mūžas vecais barons, kurš kādus gadus atpakaļ bija miris, atstāja mūžu parādos. Mūžas mantinieks, viņa krustdēls, lika visu pārdot, kas vecā barona saimniecībai piederēja, kā mēbeles, braucamos un jājamos zirgus, kalešas, droškas un tā tālāk. Arī lieliski ierīkotai tūka fabrikai tas lika apstāties, aizlaizdams darba vedējus un strādniekus. Jaunais barons pats dzīvoja Rīgā, kur tas ieņēma augstāku ierēģņa vietu. Caur to, ka nu atkrita agrāki tik lieliski vestā barona saimniecība, vairāki 10 liekēži un beidzot tik zaudējumus atmetošā tūka fabrika, mūža sāka pamazām uzplaukt, un agrākās trokšņainās, ar savu lieliskumu acis apmānošās, bet patiesībā uz nedrošiem pamatiem atrodošās dzīves vietā, radās tagad cita, apdomīgi rosa, mierīga, bet mūžam kustošā zemkopja rūpnieka dzīve. Pateicoties Talheima pūliņiem un saprašanai, tik labi skaistuma, kā arī praktiskā ziņā, Saliene atspirga. Pilsētnieku bālo seju vietā tagad smaidīja tik pašu laucinieku veselīgie. Viņi strādāja mierīgi un tiem nebūtu nenāca prātā līdz ar Faustu izsaukties, visvairāk nolādojas pacietību. Agrāki, kur suta mašīna dedzīgā ātrumā pavedienu pie pavediena auda, it kā tā visu pasauli gribētu apģērbt, šeit trūka pacietības, zināms, ar to arī laimes. Tagad manīja vēsmas no šīs debesšķīgās viešņas, kura no trokšņiem un nemiera bēg, nomazdamies pie miera mīļotajiem uz dzīvi. Atstātās fabrikas telpās rūsēja dažas vēl nepārdotas mašīnas, un daži citi, tagadējai mūžas saimniecībai nevajadzīgi daikti. Peles un žurkas te izdancojās, it kā gribēdamas šinīs telpās atmodināt veco jautrību. Paliek gluži savādi ap sirdi, kad mēs šādās telpās atrodamies. Liekas, it kā visos kaktos gari smietos par še neizdevušos uzņēmumos. Jā, laikam visur, kur necīnās organiskais, dzīvību radošais, bet tik tumšais, nemīlīgais, mehāniskais spēks, tur visur rodas šādi, izdegušiem vulkānu, ugunsvēmēju kalnu krātēriem līdzīgi skati. Sākumā viss tas ir tik lielisks, kur mehāniski viens rats otru dzen, kur nauda saplūst un manta aizplūst, bet viss tas ar laiku izzūd. Tik tas, kas mūžībai paliek, ir mums jābrīno. Tas ir organiskais, iz kādas atmodušās dvēseles, ap viņu lēnām augošais spēks. Viss, kas dabā varens un pastāvīgs, aug pamazām, ir sākumā bērns. Aizvien vairāk un vairāk rodas viņam gavilējošo spēku, aizvien vairāk un vairāk pašapziņas. Šie organiskie dzīvības spēki strādā dzīti no kāda augstāka gara, viņiem ir kaut kas pievilcīgs. Aiziedami vai mirdami tie atstājuši vietniekus, kurus tie radījuši, lai tie uztur spēka ideju tāļāk. Dzīvot, tik dzīvot ir īsta, apdomīga dievišķa spēka uzdevums. Mehāniskie spēki nedzīvo, viņi piedzimst kā traki vīri, kuri ķēdēs jātur. Viņus ķēdēs turot mēs nokavējam daudz no pašu dzīves, no cilvēku dzīves, caur to arī no dzīvības. Viena no fabrikas zālēm bija šodien izpušķota. Bazārs jau bija beidzies un krēslai metoties zāle tika tā ierīkota, ka būtu iespējams dancot. Ļaudis drūzmējās pa priekšnamu un pagalmā, jauni un veci, mūžas ļaudis un pagastam piederīgi, visi svētku drēbēs. Talheima kungs strādāja nosvīdis. Šur tur tam bija jāpalīdz vēl nepārdotās lietas sāņu kambarī nokārtot, lai pa vakara laiku, kad jauni viesi ierastos, būtu iespējams tās varbūt vēl pārdot. Publika bija izraidīta laukā, biļešu pārdevējs, mūžas vecākais stārasts, bija nosēdies pie durvīm. Nopirc biļeti! Tev naudas diezgan, citādi es tevi nedrīkstu ielaist. Stārasts bārās ar kazāku, kurš ar varu gribēja ietikt. Bet es jau negribu dancot, man nepieciešama ar meža kungu jārunā. Es tūliņ iešu projām.
Bet stārasts bija izdienējis zaldāts. Viņš zināja, jo labi, kas ir disciplīna, kurai tas bija uzticības vērējis. Nē, bračiņ, iekšā tu netiksi, iekam nebūsi biļeti pircis. Daži spiedās klāt, lai nopirktos tik labu dāmu, kā arī kungu šleifes, kazāku pie malas stumdami, kurš nu vēl vairāk bārās, tā ka meža kungs Talheims, kurš no bazāra ieņemto naudu skaitīja, to sāņu kambarī bija izdzirdis. Viņš aizslēdza kastīti, kurā skanoša un papīra nauda atradās. To padusē paņēmis, tas iznāca, lai pārliecinātos, ko kazaks grib, jo viņš pazina tā balsi. Cienīgs meža kungs, kazāks iz ļaužu pūļa, aiz durvīm sauca, tiklīdz tas Talheimu ieraudzīja. Es esmu no Skrīvera kunga sūtīts, bet stārasts manis negrib ielaist. Lai viņš ienāk, Talheims pavēlēja. Kazāks iegāja svarīgiem soļiem zālē un izvilka iz krūšu kabatas vēstuli. Cienīts meža kungs, mana mīļā sieviņa šonakt aizmiga uz mūžību, tāpēc atvaino, ka es nevaru pie izrīkojuma piedalīties. Ar godāšanu Vairogs. Meža kungs nolaida slābani roku, padomāja brītiņu, uz grīdu lūkodamies. Viņš atlaida kazāku, atdeva kastīti stārasta apsardzībā. Sāņu istabā virssvārkus apvelkot viņam noritēja pāris asaru pār sirmajām mūsām. Viņš atkal iznāca un stārastam uzdeva arī pašus kārtībniekus uzraudzīt, labi zinādams, ka šodien tiem bija laba izdevība, dažu labu glāzīti brandvīnu izdzert. Es būšu drīz atpakaļ. Viņš piemetināja un ar mokām caur ļaužu pūli cauri izspiedies, tas aizsteidās pa tumšo mūžas parku uz Vairogiem. Aiz muguras viņam atskanēja triviālie polkas paņēmieni. Deja jau bija sākusies, priekšā tam spīdēja iz tāļuma uguns. Tās bija svecītes, kuras ap Vairoga kundzes zārku dega. Tā iet pasaulē. Danču troksnis jaucas ar vaimanām, asaras pieplūst beidzot putošai vīna straumei, un viss tas aiztek mūžīgā klusumā, kurš tāļu sapņodams mūs gaida. Danču zāle pa tam pildījās ar līksmiem jaunekļiem un jaunavām. Arī mātes, kuras bija turīgākas, ieradās līdz ar meitām, lai nolūkotos uz kādu vīru pēdējo sirds nesas, ja tas vēl nebija zināms. Acis spulgot spulgoja, sirdis pukstēja, it kā gribētu izkrist uz grīdas un līdzi dancot un trakot bez mēra un robežām, līdz ar mūzikas skaņām sakust un atrast sev apmierināšanu, kurā aiz trakošanām un baudījumiem slēpjas. Dancot? Kas ir dancot? Kad tu pats danco, tad nespēji atbildēt. Tu arī nejautā, kas tas viss ir, ko tu dari griezdamies, svīzdams, aizgrābts, reizām no greizsirdības knaibīts, reizām no līdzdancotājas smaidiem aizrauts neizsakāmā laimē, reizām noslēpumainā ilgošanā, tur tev trūkst laika nodarboties ar šo jautājumu. Bet ja tu neesi dancotājs, kāda sevišķa iemesla dēļ varbūt tik šoreiz ne, tad tu spēsi par šo visu pārdomāt. Tev varbūt tā nelaime, ka galva reibst, varbūt tu min pastāvīgi savai dancotājai uz kājām, jeb varbūt tev pēc dančiem rodas paģiras, kuras pēc katra prieka iezogas tevī, tas viss tevi spiež šodien nedancot. Nostājies nelaimīgais, zāles kaktā un skaties un pārliecinājies, kas ir dancošana. Tu sāc smieties. Kā labs domātājs tu sāc salīdzināt šo čūskaino kustēšanos un putnaiņo lidošanu ar daudz citām kustēšanām. Tik pēc šādas salīdzināšanas tu nāc pie sprieduma, pie šaubām un beidzot pie gala sprieduma. Daļa no dancošanas līdzinās puiku lēkāšanām, kurie pābeli lēkā. Viņas zaros mirdz daudz sārtu augļu, otra daļa līdzinājas tauriņu lidošanai ap puķēm, trešā žīda lēkāšanai ap savu izredzēto upuri un tā tālāk, kamēr tu nāc pie gala sprieduma, ka dancošana ir prieks, aiz kura slēpjas daudz citi, kuru saturs daudz vairāk liek dzīvības spēkus sajust. Dancot ir strādāt, tāpat kā visa cita darbība, kas iziet uz miesas un dvēseles uzturu. Tā tu nelaimīgais diezin ko vēl neizdomātu,
Bet lūk, tur jau nāk Artūrs, mums visiem labi pazīstamais Artūrs Birķis, ģimnazists, laimīgs cilvēks, kādus tik starp prīmāniem spējam atrast. Iemīlējies, mīlēts, skaisti ģērbies, pats skaists, labi paēdis, padzēris, nauda kabatā, tā mums viņš nāk pretī, tikko izdīgušas spalviņas uz virslūpas griezdams un apkārt lepnus skatus mezdams. Visi sāk čukstēt, sevišķi mammiņas. Studente, studente! Bet tas viņam nemaz nav jādzird, viņš pats zina, kas viņš ir. Labāk pirmais ciemā nekā otrais Rīgā. Viņš domā, no kā mēs varam par viņa augsto attīstības stāvokli slēgt. Latvisks pie latviešiem, vācisks pie vāciešiem. Tā viņš lido caur pasauli un ir laimīgs uz nenoteiktu laiku. Liktenis vēl viņam nav neviena vekseļa licis samaksāt, kurus Artūrs pirmajām lielā skaitā parakstījis. Iepazīdamies ar veco grieķu dieviem, tas pat pie Venus iemantojas kreditu. Jāpiemina, ka Artūram ļoti laba atmiņa. Visu, ko viņš mācījies, tas nav aizmirsis. Aizmirsis tik vienīgi garlaicīgo Šillera dzeju, Polikrata gredzens. Bet par to nekas, vienreiz jāizlasa, tad atkal zinās. Artūrs nostājas līdzās mūzikantiem un raugās uz dancotājiem. Zentas vēl nav. Bet īsa laika dēļ taču jādanco. Viņš uzaicina kādu daļāku jaunavu, kura jūtas ļoti laimīga, ka nākošais mācītājs vai dakteris viņas nav apsmādējis. Artūrs vēl danco, kad Zenta pat laban no brāļa pavadīta ienāk. Viņa tērpusies tajā tā nosauktā tautiskā apģērbā. Īsi strīpaini vilnas lindraki, cieša balta jaka, zīļu rota ap kaklu, melnas spīdošas kurpītes, viss tautisks. Bet visvairāk tautiskas ir viņas mīlīgās zilās acis ar tumšām uzacīm, viņas sārtās lūpiņas, kuras tā ar viens saknieb, it kā tās negribētu nevienam rādīt. Arī rociņas ir tautiskas, kurās tā tura vēlu istabas rozi, šo kosmopolītieni, kurai arī tāpēc viņas nerātnības dēļ piedoti līdz ērkšķi, bet Zenta nolauzusi tik pašu ziedu, šo smaršīgo mīlētāju kaiteikli. Artūrs, savu dancotāju svešā krēslā nosēdinājis, steidzās Zentu apsveicināt. Kāpēc tu nāci tik vēlu? Artūrs viņai pārmeta. Bazārā tu nebiji. Nevarēju. Zenta stostījās un it kā nokaunējusies lūkojās uz grīdu. Mums kaimiņos nomira vairoga kundze. Man bija jāpalīdz pie tās zārkā likšanas. Nodziedājām. Un vai tad tūliņ varēja uz bazāru steigties? Nu tad jau gan nevarēja. Bet tagad Zentas jaunkundze lūdzu uz danci. Zenta pieglaudās Artūram, abi dancoja viegli, kā lidot lidoja. Nāca arī rotaļām kārta. Še ar vien jaunavas rādīja savu uzmanību pret Artūru, jaunekļi atkal pret Zentu, bet Artūrs un Zenta tik viens pret otru. Pauzē Zenta izgāja Artūram līdz priekšnamā, kur Artūra tēvs bija ietaisījis šim vakaram bufeti. Bet publika še spaidījās tik lieliski tā, ka Artūram un Zentai bija jāatkāpjas, bez saldiem uzkožamiem un atspirdzinošajiem dzērieniem. Iesim uz krogu, Zentas jaunkundze. Artūrs lūdza. Diezin kāpēc Berta vēl nav nākuse. Nē, Artūr, es esmu tik sakarsusi. Varētu saaugstēties. Viņa vedināja ar mutes autiņu savu pieri. Guten Abend! Aiz Zentas muguras sauca kādas sievišķas smejošā balss. Berta, arī tu jau še? Nu ir labi, tagad abas izpriecāsimies. Vai vecās tantiņas jau aizbrauca? Viņas man šodien pie jums visu Zālamana gudrības grāmatu priekšā izkrāmēja. Zenta Bertai roku spiežot smējās. Kuš, viena jau tepat, atnāca kā nelabais līdzi. Berta čukstēja. Iz kādas sāņu galerijas iznāca kāda sieviete, maza no auguma, puszemnieka sieviņa, puskundze. Tā bija Bertas krustmāte. Zenta sabijās. Draudzenes krustmāte varbūt šo sarunu bija dzirdējusi. Bet tantiņa pienāca viltīgi smaidīdam un apsveicinājās ar Zentu. Artūrs pat tam bija aizšķiepis bufečiku un ar to kaulējās. Bet kā es varu jums, jaunskungs, istabiņu atļaut? Man taču tur alus un daudz kas cits nolikts, kam šādos vakaros vajaga pie rokas būt.
Bet man dāmas, un vai lai viņas še kopā ar piedzērušiem atspirdzinājas? Artūrs bārās. Galu galā viņš panāca to, ka bufečiks ienesa pāris kurvju alus, desas un tā tālāk iz sāņu istabas, kuru Artūrs tuvāk apskatīja. Viņš bija nodomājis Zentu un Bertu uzaicināt, še vakariņas noturēt. Zenta un Berta līdz ar tantiņu iegāja danču zālē, kurā bija daudz vairāk publikas nekā pirmāk. Tantiņa apsēdās zāles malā uz kāda sola un nopūtās. Ak, jaunība, ak, jaunība! Šodien zaļš, rītu jau vītis. Berta ar Zentu saskatījās šķelmīgi un aizlidoja uz otru zāles pusi. Nepagāja visai ilgs laiks, kad Zenta dancoja ar muižas kunga palīgu, Berta ar kādu galantu rakstvedi iz kaimiņu pagasta. Artūrs bija sarīkojis vakariņas un pat laban ienāca, lai uzlūgtu uz tām savas dāmas. Viņš pielīda pie māsas, kura bija savu danci beigusi, un izteica tai savu nodomu. Tu ar vienu ko jaunu izdomā. Kurš tagad lai vakariņas sēd? Tagad jādanco. Berta klusā balsī bārās. Nu, pagaidi, gan es tev atriepšos, Artūrs draudēja. Viņš gribēja iet projām, bet Berta sauca viņu atpakaļ. Viņa zināja, ka Artūrs viņai ilgi šā un tā spītēs, ja tā nepaklausītu. Nu labi, viņa teica, iesim pēc Zentas. Viņa abi uzmeklēja Zentu, un Artūrs ar veiklu komplimentu uzaicināja Zentu uz vakariņām. Zenta pateicās, un visi trīs izgāja. Pa šo laiku Talheims atradās pie vairogiem. Anses bija vēlā pēcpusdienā aizbraucis uz kaimiņu muižu, lai apstelētu savai mātei citu, labāku zārku. Zārks, kurā aizgājēji pagaidām dusēja, bija ļoti vienkāršs. Anses gribēja savai mammiņai parādīt savu pēdējo mīlestību, un bija tēvu lūgti lūdzis viņam atļaut jaunu, daļāku zārku apstelēt. Vairogs un Talheims sēdēja pie zārka un klusēja. Abi bija dziļi noskumuši. Domāju, trešdien bēres uzrīkot, Vairogs uzsāka. Tāda vaļīgāka diena. Labi, trešdien. Tā kā tev no saimnieces trūkst, es atsūtīšu savu ķēkšu un kādu dienestu meitu. Citādi jau tu netiksi galā, Talheims runāja. Paldies, paldies. Citādi jau nekas nebūtu, bet esmu gluži apmulsis, it kā galvu pazaudējis. Viss izliekas it kā sapnis. Jāpanes, viss jāpanes. Mums visiem reiz jāmirst. Bet Anses vēl nebrauc. Varbūt galdnieks nav bijis mājā. Es iešu. Rītvakar es atkal atnākšu. Man tā kā tā Ansim arī rēķini jādod. Vairogs nekā neatbildēja. Rokas salicis, tas drūmi lūkojās aizgājējas sejā. Ko es vēl gribēju teikt? Talheims piecēlies piebilde. Savas sieviņas līķi šai istabā vis neturi. Lai nu gan istaba vēsa, bet labāk ir aiznest uz klēti. To jau gribēju šodien darīt, bet Anses lūdzās, lai šo nakti vēl zārku atstājot tepat. Man bija viņa lūgums jāpilda. Bet rītā gan visādā ziņā vajag uz klēti nonest. Dzīvo vesels, ar labu nakti. Talheims sniedza Vairogam roku, kurš to klusēdams spieda un nogrima atkal domās, kad Talheims aizgāja. Anses patam brauca uz māju. Lai gan bija visai tumšs, viņš tomēr pazina katru vietiņu ceļa malā un atminējās, cik daudz laimīgu brīžu viņš še vienā un otrā vietā pavadījis, un kad šie brīži bija pagājuši, tad tas ar viens steigšus steidzās uz māju, jo tur gaidīja viņu viņa mīļā māte. Tagad bija citādi. Ne še, ne tur vairs laimes. Vasara bija aizgājusi, mīlestība iznīkusi, un māte viņu atstājusi, aiziedama uz turieni, no kurienes neviens vairs atpakaļ nepārnāk. Pie kā nu ķerties, kur meklēt apmierināšanu? Tikai sāpju remdināšana vien, ja arī laime vairs pati nebija atrodama. Bet visapkārt tumšs. Kas nu ir dzīvība? Anses domāja. Ja viņa nav visa pilnīga, trūkst viena no mīļajiem, vai ir iespējams smieties un priecāties? Trūkst mantas, ir zināms grūti dzīvot,
Bet ja netrūkst cilvēku, kurus var mīlēt, tad šis grūtums ir nesams, viņš top allaž viegls, kā putna spalviņa. Bet ja šo cilvēku trūkst, to, kuri saprot mīlestības skatus vai vārdus, tad dzīvība ir nepanesama, vai pat elle. Kurp nu griezīsies un iesi? Vai tevi kāds jautās, vai esi izsalcis, izslāpis, vai neesi vājš, kāpēc esi raudājis? Neviens, ja šie mīļajie zuduši, ar kuriem tu biji viena miesa un dvēsele. Un mammiņa, kā viņa nejautāja? Vai viņa nebija vienīgā, kas tevi redzēja izsalkušu un izslāpušu, vai dienas karstumā notvīkušu? Cilvēks, kurš tavai sirdī rada, tā dvēsele ir pērle. Vai Herakles nebija lielākais varonis, bet viņa spēks gāja galu galā bojā ārprātībā, tāpēc, ka tam trūka līdzjutēja, cilvēka, kurš to spētu mīlēt. Viņa darbi, viņš pats atrada visur abrīnotājus, bet kurš viņu mīlēja? No pasaulīgajiem neviens nespēja līdz ar viņu just un to patiesi mīlēt. Vienīgi Ceus bija tas, kurš jautāja, pēc kā Heraklesa dvēselē salkst un slāpst. Vienīgi viņš juta, ka arī lielākajam pasaules varoņam ir ilgošanās pēc mīlestības, kura būtu īstā, viņa varonības cienīgā. Bet velti tas meklēja draugu un sieviešu, kuru sirds ap viņas sirdi varētu sakust un laimi radīt. Aiz dvēseles sāpēm Herakles nogrima vājprātībā un mīkstulībā, kamēr viņa vienīgais sapratējs un līdzjutējs Ceus viņu uzņēma pie sevis Olimpā. Tā varoņi. Ancis nebija varonis, kā to mēs vienkārši saprotam. Viņš nebija varonis darbos un vārdos. Viņš bija varonis ar sirdi. Vai ir kas pasaulē, kas līdz pasaules dziļumiem jūtošai sirdī varētu pretī stāties un spītēt? Jā, Ancis vēl nevarēja saprast, ka pūķi, čūskas nav uzvarami ar sirdi, bet ar roku, kura diezgan stipra, šķēpas un bruņas cilāt. Drošā sirds arvien vairāk pasaulē panākusi, nekā jūtīgā, viegli sakūstošā ar katru daļu parādījumos. Darbu varoņi ir ar vien ko sasnieguši, siržu varoņi reti, sev nekad. Pēdējos pārprot un apsmej. Ansis juta, kādā nabadzībā viņš tagad atrodas. Viņš vairs nepriecājās par naudu, kurai šodien bazārā un viesīgā vakarā vajadzēja diezgan daudz būt ienākušai. Nauda nespēja viņu iz šīs nabadzības izraut, iz tumšās dzīves bez mīlestības, bez jebkādas laimes. Un viņš apņēmās otru reizi pērles zvejot. Pērles, kuras visdārgākās pasaulē. Krietnes, dzīvības svētumu jūtošas cilvēku sirdis. Zvejot un meklēt, katru izpētīt un sev iemantot, kā dārgumu un glītumu, ar kuru tas spētu savu dzīvi pušķot. Vai šādas pērles zvejojot viņš atkal nepiekrāptos? Jeb vai otrādi, viņš nekļūtu milzīgi bagāts, apbalvots ar prieku un laimi, ka tas dzīvo starp cilvēkiem, kuriem augstāka nozīme, nekā to ikdienišķīgā dzīvē redzam, starp cilvēkiem, kuri ir cienīgi saukties par miesīgo, sen pārdzīvojušo varoņu pēcnācējiem, kā gara un siržu varoņi, kuros intelekts un reliģija tīrās cilvēcības ideju vispasaulē kā karalisku rotu izstrādā. Un kas varētu laimīgāks justies kā šāds pēļu zvejnieks, kurš nogremdējies cilvēku sirds dziļumos, nes vienu dārgumu pēc otra pie gaismas, tos atvainodams, kuri kā nejauki gliemeži dažu labu atbaidījuši, bet kuros viņš tomēr šīs pērles atradis. Ancis atmodās iz savām domām. Zirgs varbūt veselu stundu bija gluži lēni uz priekšu vilcies. Tagad tas pavisam apstājās. Ancis redzēja, ka bija muižas tūmā. Iz fabrikas ēku puses atskanēja jautri trokšņi. Viņš zināja, ka tur danco un priecājas viņam par labu. Bet šie prieki, kuri savā ziņā gan nevainīgi, viņam riebās. Viņš raustīja grožus un nobrauca no lielceļa pa sāņu ceļu, kurš uz pagasta namu veda. Zirgs, māju vai saozdams, steidzās vilkt ātrāk lielos, streipuļojošos ratus. 11. nodaļa. Uz jaunkuņģu veselību! Artūrs sauca, kurš uz mucas galā apsēdies,
deķeli uz vienas auss uzvilcis, jau vai 10. glāzi tukšoja. Viņš līdz ar Bertu un Zentu bija vakariņas paturējuši. Dāmas dzēra limonādi, bet Artūrs rādīja, ka nav nebūt kāds piena puika un dzēra ticīgi alu. Viņš bija krietni ierēbis, dūša tam bija kā miets. Lai dzīvo mīlestība, viņš tālāk uzdzēra, un Zenta ar Bertu krita viena pie otras krūts, lai smietos. Kur mana labā tantiņa? Artūrs Bertu vaicāja. Ved viņu šurp. Viņai pret mani liels respekts. Man arī pret viņu. Ej, Berta, ved viņu šurp. Es gribu še no mucas pirmo sprediķi teikt, un to līdz sirds dziļumiem iekustināt. Tā iekustināt, ka lai tā visas asaras izraudātu. Še, Berta, nauda. Esi tik laba, nopēc man papirosus. Bufečiks bez naudas nedos, lai gan mans tēvs krodzinieks. Ej, Berta, es tev saku, ej! Berta, negribot, piecēlās, paņēma no brāļa naudas gabalu un izgāja priekšistabā, lai nopirktos papirosus. Tiklīdz Berta bija izgājusi, Artūrs steidzās uz durvīm un tās no iekšas aizkrampēja. Zenta sabijās un uzlēca no sava sēdekļa. Ko tu dari, Artūr? Ko tas lai nozīmē? Nebaries, Zenta. Vai tu nejūti, cik karsties pēc šā acu mirkļa esmu ilgojies, kur ar tevi vienatnē varu satikties? Viņš runāja, neklausīdamies uz Bertas klauvēšanu aiz durvīm. Bet Berta taču klauvē. Ko gan ļaudis sāks domāt? Zenta gribēja steigties un durvis atvērt, bet Artūrs satvēra viņas roku. Paliec, viņš kaislīgi čukstēja. Neesmu vairs zēns, ka manim būtu manas mīlestības pēc jākaunas. Lai ļaudis domā, ko gribēdami, kad es tik bezgalīgi laimīgs tavā klātbūtnē esmu. Artūrs apkampa Zentas slaiko stāvu un skūpstīja viņas muti. Zenta nevisai daudz pretī turējās. Artūra maigais skūpstiens darīja arī viņu laimīgu. Viņa aizdarīja acis, Artūrs skūpstīja viņu vēlreiz. Šai brīdī Berta atgrūda durvis. Krampītis ar visām saknēm nokrita uz galda. Artūrs un Zenta tikko paguva atšķirties. Tad tā bija tā papirosu politika. Viņa nicinoši smējās un uzsvieda papirosu kastīti uz galda. Laiska tā apsēdās vecā vietā. Vai neiesim labāk dancot? Man paliekši garlaicīgi. Artūrs un Zenta būtu labprāt gribējuši gan vieni palikt, bet ar kādām acīm tad Berta tos uzskatītu. Bez tam arī bufečiks jau pāri reizes bija galvu pa durvju starpu iebāzis, raudzīdamies, vai mājinieki viesi nesāks drīz iet, jo šādi viesi viņam zināms bija tie vissliktākie. Zenta apsēdās Bertai līdzās, un kaunīgi viņu uzlūkodama spēlējās ar sudraba rokas sprādzi. Artūrs sēdēja uz mucas gala, papirosu smēķēdams un uzmeta reižu reizām dusmīgus skatus māsai, kura tos saprata un zobodamies smīnēja. Tavs bāleliņš guļ laikam jūras dibenā. Artūrs māsu izsmēja, kura nu tapa it pikta. Viņa uzlēca, satvēra Zentas roku un vilka to ar varu sev līdzi. Pēdējai bija gribot negribot jāiet. Artūrs nosvieda dusmīgi papirosu zemē un aizsteidzās pa priekšu uz danču zāli. Maz minūtes pēc visu triju aiziešanas šīs telpas ieņēma kādi turīgāki gruntnieki, lai pie alus glāzes apspriestu pagasta politiku. Danču zālē Artūrs sarunājās kādu brītiņu ar skolotāju Zeltiņu. Pēdējais rudeņa mitrā gaisā bija tapis daudz vājāks, aizvien iekāsējās. Pienāca Talheims, kurš ar Artūru pavirši sasveicinājies, aizsauca Zeltiņu sev līdzi. Artūrs uzmeklēja atkal Zentu, un abi pēc pāra acu mirkļiem dancoja Reinlenderi. Zenta dancoja ar lielāko grāciju. Kas ir skaistums bez grācijas? Tik tur, kur viņa abi vienojas, cilvēks jūtas it kā cildināts, viņa sirds pārplūst ar karstām jūtām. Arī Artūrs bija kā sapnī. Zentas rožainie vaigi, viņas dedzīgi spulgojošās acis, viņas diženā kustēšanās, viss tas pakūra zem Artūra sirds lielisku uguni, kura sirds jau pati bija diezgan karsta. Mātes, kuras gar malām sēdēja,
to visu it labi saprata. Simtām saldu atmiņu atmodās viņu krūtīs. Arī viņas bija reiz dancojušas, arī viņu sirdis bija aiz mīlestības degušas, bet šīs uguntiņas izdzisa. Viņas sāka iet vairāk baznīcā un uz kapsētu. Kurai vēl bija bērni, tā apmierinājās ar viņu laimi. Kurai nebija pavisam vai bija miruši, tā apskauda šos sārtos, līksmojošos ļaudis, kuriem bija gandrīz visiem mīlestības velns sirdī. Mīlestības velns un mīlestības eņģelis. Viņi apmeklē gandrīz katra sirdi. Kad viens snauž, tad otrs nomodā. Tā viņi savā starpā liekas būt vai norunājuši, lai gan paši nevisai labi satiek. Dažreiz tu redzi bālu, diezgan godīgu seju, acis kaunīgas, kustēšanās pieklājīga, gandrīz bailīga, bet tomēr sirdī ir mīlestības velns, viņš spiež sirdi. Un ko lai nabaga cilvēks lai dara? Skaiti pātarus, dziedi jaukas dziesmiņas, viņš pagāns skaita un dzied tev līdzi. Klausītājs, nedomā, ka šajā brīdī, kur Zenta danco un viņas sirds aiz mīlestības deg, ka viņā mīt mīlestības velns, šoreiz ne velns, ne eņģelis. Viņa abus ir izslēgusi aiz savas krūts, jeb labāk sakot, viņa vēl nav neviena no šiem abiem sevī laiduse. Viņa mīlē pati kā spēks, kas cenšas pēc darbības, pēc jaunas, varenas dzīves, kurā dabai būtu iespējams savas idejas viņu cienīgās miesās terpt. Vesels cilvēks, kurš tiek no sava pielūgtā mīlēts, mīlē pats. Vājš, kurš mīlē un tiek mīlēts, ir vadīts no mīlestības eņģeļa. Veselīgais un vājais, kuri mīlē, bet neatrod pretmīlestības, tiek abi no mīlestības velna vadīti. Pēdējie neatrod nekad apmierināšanas dzīvē. Viņi ir daudzreiz ģēniji un radājis sāpēm daudz, kas ilgodamies un neapmierinājoši skan. Visbargāks ir mīlestības velns tajās sirdīs, kurām ir ideāli fantāzijā, kādu cilvēcei trūkst. Šādiem pavisam nav cilvēku, kurus tie spētu patiesībā mīlēt. Viņu ilgošanās ir pēc milžiem, pēc pārdabiskiem radījumiem. Laimīgs ir tas, kurš mīlē pats, kā Artūrs un Zenta. Tiem ir zeme un debesis kopā. Ja ne uz visu mūžu, tak uz kādu laiku tie līksmojas bezgalīgi savā laimē. Prieks, tas ir prieks, ko viņi rada. It kā ziedoņa saule, tā arī viņu mīlestība zina radīt visur puķes, ziedus un jautras dziesmas. No ģenijiem tirdītie mīlētāji lien turpretī bāli caur zaļajām birzēm, taisa zem apstākļiem arī peršas. Viņi mīlē un sakās laimīgi esam, bet īsti sakot, viņi ir nelaimīgi. Viņu laime ir kapā, klusajā visžēlīgā kapā, kurš nelaimīgajiem neļauj mūžīgi vārgt. Zenta noņēmās šovakar vairs nedancot. Viņa zināja ieturēt mēru. Tagad diezgan, viņa teica uz Bertu. Es drusku atpūtīšos un tad uz māju. Brālis jau pirmāk mani uzaicināja iet. Viņš ir nevesels. Es laikam palikšu arī rītu un joprojām skolā, jo brālis ir kopjams, dienest meita viena nezina rīkoties. Nav labi, ka es viņu tā atstāju. Tad tu uz krogu nenāksi? Berta vienaldzīgi jautāja. Likās, ka viņas abas bija izdraudzējušās. Nē, Zenta teica. Esmu diezgan pie jums dzīvojusi. Esmu nodomājusi sākt uzcītīgi strādāt. Šitā var gluži no labā ceļa noklīst. Man slinkot ir apnicis. Strādā, Berta zobojās. Redzēs, kādus varoņu darbus tu padarīsi. Viņas kādu brīdi sēdēja un klusēja. Te pienāca skolotājs Zeltiņš. Zenta, tu gribēji līdz ar mani uz skolu iet? Tad nāc, es tuliņ iešu. Viņš sniedza Bertai roku un matus glaudīdams nedroši pār zāli aizgāja, lai virsdrēbes samaklētu. Mūzika bija apklususe. Mūzikanti mielojās pie vēlām vakariņām, kuras Talheims bija vēlējis tiem dot. Drīz pienāca Artūrs, un dzirdēdams, ka Zenta gribot aiziet, viņš noskuma.
bet Zenta palika pie sava apņēmusies, iet uz māju. Nu, esam diezgan priecājušies. Tagad pie miera, viņa it kā pavēlēdama teica. Artūrs izgāja uzmeklēt Zentas manteli un lakatu. Viņi abi ar Zeltiņu reizā atgriezās. Mūzika atkal spēlēja, dances atkal no jauna sākās, kad viņi aizgāja. Laukā, pagalmā Artūrs satvēra Zentas roku. Abi viņi palika iepakaļš. Berta ar Zeltiņu gāja sarunādamies pa aleju, uz kroga pusi. Neaizmirsti mani, Zenta, Artūrs čukstēja. Neaizmirsti. Vai tu nejūti, ka mēs esam laimīgi, un reiz tapsim varbūt vēl daudz laimīgāki? Nekad es tevi neaizmirsīšu, ja tu nepārvērtīsies, ja tu būsi arvien jautrs un dzīvības pilns. Es varu tik dzīvību, īsto dzīvību mīlēt. Es palikšu tāds, kāds es tagad esmu, Artūrs zvērēja. Priekš tevis strādāšu, studēšu, un kad tikšu pie vietas, tad tevi pārvedīšu pie sevis kā savu dārgāko mantu. Cik daudz prieka un laimes, Zenta līksmojās, bet strādā tiešām uzcītīgi un nedzer. Cērumā tu vari sākt citādi domāt. Drīz sultānam un drīz pāvestam būt, Artūrs domāja, bet uz Zentu teica, zināms nedzeršu, tevis dēļ nekad. Artūrs vēl solījās Zentu ar kādu vēstuli apciemot. Zenta pateicās, bet abi nu steidzās steigšus uz priekšu. Viņiem aiz muguras nāca pāris iedzērušies veči, kuri stiprā balsī strīdējās, tā ka viss parks atskanēja. Zenta un Artūrs taisni pie kroga panāca Bertu un Zeltiņu. Šie viņi izšķīrās. Artūrs spieda karsti Zentas roku. Viņa aiztecēja viegli brāļam pakaļ. Artūrs noskatījās, cik tāļu lukturis kroga priekšā lielceļu apspīdēja, vai Zenta vēl skatīšoties atpakaļ. Tiešām viņa raudzījās vēlreiz uz kroga pusi, un tad līdz ar brāli aiz sirmajiem ozoliem pazuda. Jāmācās, Zenta pie sevis ejot domāja. Jāmācās, ja gribu tikt par mācītāju kundzi. Tagad Artūrs mani mīlē, bet diezin kā tad būs, kad būs izstudējis, varbūt no manis kaunēsies, es taču nekā nezinu. Un Zenta apņēmās cieši visu, kas tik tai kā derīgs izrādītos vai no galvas iemācīties. Drīz tie sasniedza skolas ēku. Zentai sāka sirds it nepatīkami pukstēt. Ansis bija atbraucis. Viņa klātbūtne tai bija tapusi nepanesama. Kamēr brālis nopūlējās durvis atslēgt, Zenta no trepu kāptuvēm raudzījās neviļot pa logu vairogu istabā. Ansis sēdēja pie mātes zārka. Viņš bija bāls kā līķis. Katram, kurš viņu redzētu, vajadzētu līdzcietību sajust. Arī Zenta gribēja viņam līdzjust, bet viņa nespēja. Danču reibums tai vēl nebija izzudis. Viņa novērsa acis no šī skata. Viņai likās, it kā Ansis būtu tēls, kuru kāds cilvēks jūsdams cirtis, bet savam darbam nav varējis iedot īstās dzīvības. Bet Zenta maldījās. Ansis juta lieliski, bet šīs jūtas bija pārdabiskas, tās, kuras spiež klusēt, mūžam klusēt un sapņot. Zenta un viņas brālis jau sen dusēja, kad Ansis vēl ilgi nomodā juta. Viņš juta mīlestību, juta sāpes, bet viss tas jaucās cits caur citu, bez mērķa. Viņš gribēja sevi atdzīvināt caur lasīšanu. Kādu no mirušās mātes mīļajām grāmatām uzšķīris viņš lasīja. Ciet kā varš, kas grūti kūst. Mīlēt tā, kā sirds, kas lūst. Viņa sirds atrada šeit kā apmierināšanu. Bija jau labi uz rīta pusi. Laukā dziedāja gailis.